Balodis noformē Rāku un tālāk jau Ingus Sēvars pirmajā kanālā. Somija vēl pirms bumbas izņemšanas jau lec aizsardzības līnijā ārā. Tiesnesim būtu jāpiegriež nedaudz lielāka vērība. Šeit Kotļevs ar augstu tālu raidījumu uz Kunutu. Uztverta bumba un pirmais piezemējums Latvijas izlasē. Rezultāts 5-6. Somijas mēģinājums un tagad jāguļās zem bumbas. Bumba pacelta, nav piezemēta. Izdodas atspēlēt Somiem to partneru virzienā. Plaši izspēle uz laukumu malu un tur uzmaiņa nākušais Viljaniens tiek pie Somijas iekārotā piezemējuma un 5 punktiem. Tā rezultātā Somu komanda gūs savu pirmo piezemējumu 5 punkti. 11-5 Somijas komandas labā. Tā, bet vajadzētu tomēr vairāk vadīt saspēli un uzticēt šo darbu. Laba iespēja uz Zīcānu, bet Somi atrada iespēju aizsardzībā pret to strādāt. Brīnišķīgi izspēle uz Bramani un piezemējums Ārtim Bramanim Latvijas izlas. Spēlējot mazākumā gūst vēl 5 punktus tālajā laukuma malā. Nu, mums tuvākajā, bet tajā pašā. Dāvidam iespēja atkāpties, cik tālu viņš vēlās. Alains ļoti labi piespēle Ārtim Bramanim atstāja un Ārtim piezemējums Latvijas izlasē 5 punktu. Iespēja šo sodu pārvērst arī punktos gadījumā, ja tiekam pie bumbas pēc grupciņas izspēles. Emīls Balodis paceļ bumbu, pats arī uzbruk pirmajā kanālā. Viegli atpūties, tagad ir iespēja atstāja bumbu partneriem, bet Somi paspēja ieķerties bumbā, taču tiesnesis konstatēs pavisam citu kādu pārkāpumu. Nav atbrīvots spēlētājs pēc tvēriena un līdz ar to Latvijai būs vēl viena iespēja uzbrukt. Emīls pats ar bumbu, pats arī ieskrien piezemējumu laukumā. Un tiesnesis arī rāda, ka ir piezemējums Latvijas izlasē. Latvijas izlas. Pēc tam arī redzam, kā Emīls izspēlē šo bumbu, pats nes bumbu uz piezemējumu laukumu un piezemē to pretinieku laukumā tieši zem vārtiem un atvieglo uzdevumu Davidam Židalim ar grupcīņas uzbrucēju trio. Te jau arī ar duetiem Elmārs Šefanovskis aptur pretinieku virzību uz priekšu, ieķerās arī bumbā. Neļauj tikt pie ātrām bumbām. Somijas izlasē plaši izspēle uz laukumu malu, tur ir 2-1 situācija. Un tagad Aleks Seglīts, bet piezemējums Somijas izlasē. Piezemējums pašā stūrī. Un pašam piezemējuma autoram būs jāveic arī realizācijas sitiens. No šī realizācijas sitiena faktiski atkarīgs viss spēles rezultāts šobrīd. 19-20 Latvijas izlases spēles atsāksies jau rudenī, kad sāksim vēlreiz ar konferences izspēli jau nākamajā kārtā, bet regbijs Latvijā turpinās. 1. maijā regbijs 7. Šeit pat Baldonas